Vēlamies jūs iepazīstināt un arī aicināt uz lielu Caritas ģimeni, kas ir starptautiska organizācija, kur Vatikāns ir vēlējies sapulcināt visas karitatīvās iniciatīvas Katoliskajā baznīcā. Tā reizē ir ekumeniska struktūra, kur dažādos veidos mēs paužam žēlsirdību, palīdzam tuvākajiem, parādam to, ko Jēzus ir sacījis, ko jūs esat darījuši manam vistuvākajam, to jūs man esat darījuši. Un tieši šeit ģimenes mājās atrodas Caritas centrālais birojs. Mums ir daudz draudzes, kur ir Caritas grupas, dažādi citi sociālie projekti, un vēlamies, lai jūs labāk iepazīstat šo Dieva darbu, caur ko tuvāk mīlestības kalpošana kļūst pieejama draudzēs, un kur mēs savstarpēji viens otru varam atbalstīt, iepazīt tās labās prakses un pieredzes, un arī darboties kopīgi, jo tieši kopībā ir mūsu spēks. Reālais Caritas atbalsts īstenojās draudzēs caur cilvēku grupām, kas apzinās draudžu vajadzības, bet ne tikai paliek draudzes ietvaros, bet vēlās arī iet ārpus draudzēm, satikt cilvēkus, īpaši, piemēram, maznodrošinātos. Mēs strādājam, piemēram, gan ar raudžu ģimenēm, bāreņiem, strādājam ar māmiņām. Praktiski nav tādas sociālās grupas, kurai mēs nevēlētos tuvoties, ja tikai ir šī nepieciešamība pēc palīdzības. Un mēs to darām ne kā sociālai darbinieki, bet saņemam misiju no baznīcas, jo vārds Caritas nozīmē žēlsirdība, un mēs šo žēlsirdību cenšamies īstenot darbos caur dažādiem varbūt gan projektiem, gan sadraudzību, gan arī cilvēku, ja tā var teikt, formāciju, kas notiek Caritā, piemēram, daudz brīvprātīgie, kas apgūst dažādas labās prakses un atgriežoties draudzēs, tad to arī turpina. Kā jūs varat iesaistīties Caritas organizācijā? Pirmkārt, iepazīties ar to, iet uz draudzi un runāt ar draudzes prāvestu, vai arī atnākt šeit vai zvanīt. Varbūt jūs vēlaties būt kā brīvprātīgais, varbūt jūs vēlaties iesaistīties mūsu dažādos projektos, jūs vēlaties savu ticību īstenot darbos. Un Caritas piedāvā ļoti daudz dažādas iespējas.